Pieļauju, tās ir personīgas ambīcijas. Mēs visi atceramies, ka pirmais mēnesis pēc iepriekšējām vēlēšanām pagāja zem zīmes, ko darīsim ar Kristovski, kur atradīsim Ģirtam Kristovskim darbu. Un nevelti Ģirts Kristovski šajās vēlēšanās tika izsvītrots tik ļoti, ka viņš nokrita no pirmās līdz pēdējai vietai savā apgabalā un savā sarakstā. Bet vēl vairāk man liekas, ka tas ir vienkārši tas, ka mūsu valsts partijām nemēdz būt nekādas ideoloģijas, izņemot mēs gribam būt pie varas. Ja? Zaļiem zemniekiem vispār nav nekādas ideoloģijas. Ne viņi īpaši aizstāv zemniekus, ne viņi īpaši aizstāv zaļās intereses. Saskaņas centram nav nekādas īpašas ideoloģijas. Vienkārši viņi grib pārstāvēt krieviski runājošos valstī un tā tālāk. Zablera partija ir izveidota pirms tikai 3 mēnešiem, un tai nav bijis laiki izveidot jebkādu ideoloģiju. Vienotība ir ar dažādiem strāvojumiem, kuri katrs velk deķi uz savu pusi. Arī tur kopējas ideoloģijas it kā nav. Ja? Vienīgie, kuriem tiešām ir ideoloģija, ir Nacionālistu apvienība, bet viņiem tā ideoloģija ir Latvijai lielākoties kaitīga manā uztverē. Jo uzsvērt visu latvisko un noliegt, ka Latvijā dzīvo arī citautieši, tas nav pareizi un tas nav mūsdienu eiropeiski. Bet ir arī tā lieta, ka šogad, tāpat kā pirms gada, tika ievēlēti veseli strīpi pilnīgi jauni cilvēki, kuriem vispirms ir jānoorientējas saeimas politikā, pirms viņi var vispār kaut ko domāt un kaut ko darīt. Un rezultātā viņi ir spiesti sēdēt diezgan klusu, jo viņi vēl nav zinoši, lai piedalītos sarunā. Un ir cilvēki, kas apvainojas. Tie 6, kas aizgāja no Zablera partijas, teica, tas ir tāpēc, ka partijā esot nedemokrātisks stils. Visās organizācijās būtībā ir tie, kas pieņem lēmumus, un neba jau visi